Jūs bijāt tieslietu ministri tajā laikā, kad mēs no tādas postpadomju valsts, kas ir atguvusi neatkarību un paši vēl īsti nesaprotam, uz kur pusi virzīties, paldies Dievam, virziens tika izvēlēts pareizais. Tajā mirklī šis te pārdomu un svārstību process, un kā notika tas ceļš, cik Latvijas juristi bija gatavi, un kā vispār, cik, teiksim tā, akmeņains bija šis ceļš līdz mirklim, kamēr mēs kļuvām gatavi, kamēr arī Eiropas Savienība novērtēja mūs, ka mēs varam Latvija var kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti. Ārkārtīgi plašs temats, jo es skatos uz sejām šeit, teiksim, Zanitu Zikmanu vai Kristīni Līci, kas toreiz bija ļoti jauni juristi un jau augstos amatos, un faktiski tas bija, vismaz ministrijas līmenī, tas bija jauniešu laiks, jo man pašai bija nedaudz pār 30, departamentus vadīja jauniešu vecumā no 25 līdz 35, arī daži rakstautori, Mārtiņš Ozoliņš, knapi beidzis universitāti, un vēl citi. Tā bija tā komanda, kas ministrijā strādā ar Eiropas jautājumiem ārkārtīgi nesautīgi. Un mēs bijām arī tas, vismaz tieslietu ministrijā, mēs bijām arī tas nelielais pociņš, kas runāja angļu valodā. Mārtiņš un arī Juris Rudevskis arī franču valodā. Līdz ar to mūsu dzīve bija Rīga, Brisele. Un tas bija ārkārtīgi interesants un tāds, ārkārtīgi iedvesmojošs komandas darbs. Un par to šiem cilvēkiem ir kopumā visiem jāsaka paldies, jo netika skaitīts stundas. Un visiem bija ārkārtīgi pārliecība par to, ko mēs darām. Kopumā par juristu saimi gāja visādi. 90. gadi bija interesanti ar to, ka, protams, sāk veidoties kopumā pilsoniskās sabiedrības iedīgļi, tā skaitā arī juristi, tika izveidot juristu biedrība, nedaudz vēlāk bija tiesnešu biedrība. Pirmie gadi bija aktīvi, vēlāk, protams, dzīve normālā un visi bija iegrimuši darbos. Paralēli bija arī jāmācās nemitīgi, jo profesionāli absolūti visām juridiskajām profesijām bija jāaug līdzi, savādāk nebija iespējams strādāt, īpaši tiesnešiem. Es nedaudz pieskāros savā rakstā par to, kā gāja ar mācībām. Toreiz, cik tas bija sarežģīti un smagi, bet tas ir tiešām, man liekas, vēl rakstu pētījumu un grāmatu temats nākotnē. Bet kopumā es domāju, ka tas kas līdz kam mēs esam nonākuši, tas īstenībā lielā mērā ir varoņu darbs, jo sākām mēs no rakstām galdu un pildspalvas, bez palīgu rīkiem un līdzekļiem, bez valodas zināšanām, un faktiski mēs jau kopš 2004. gada esam pilnvērtīgi Eiropas Savienības dalība valsts, un 10 gados mēs iedzinām. Un tas ir īstenībā vareni. Tas ir vareni, tas ir vienkārši neaptverami, un mums ir jālepojās ar to, kas tika pasniegts. Gāja visādi. Protams, visgrūtāk bija nevis pārņemt acquis communautaire, bet visgrūtāk bija saprast, teiksim, šī intelektuālais lauziens domāšanā, īpaši tiem mums, kas bija beiguši universitāti vēl padomu laikos, un viena daļa no mums aktīvi sāk mācīties 90. gadu sākumā, kad mums bija iespējas braukt pastudēt vienā otrā universitātē. Bija arī dažādas programmas, ko piedāvāja Apvienoto Nāciju attīstības programma, divpusējie donori, kas gribēja mācījās un gāja straujiem soļiem uz priekšu. Varbūt pāris vārdos, kā jūs sajutāties, ielicot šajā tiesneša amatā, tas, jūs jau teicāt pati, ka bija pašiem faktiski jāmācās, cik jūs labi jutāties, iespējams, ka jūs kolēģi bija jau no jaunības dienām studējuši tieši Eiropas tiesības un mācījušies pilnīgi citā, var teikt, tiesību telpā, kā jums izdevās šis te grandiozais profesionālais lēciens? Palīdzēja tas, ka mēs bijām pirmkārt 10 jaunas dalība valsts un bija ļoti liela pleca sajūta. Un arī jāsaka, ka
tiesa, kolēģi, 15 dalību valsts, mūs uzņēma ārkārtīgi labi un organizēti. Mēs bijām ļoti labi integrēti no pirmās dienas kolektīvā, palātās. Un ziniet, tas ir tā kā kaķēnu vai cilvēku iemet jūrā un tu sāc peldēt. Tas bija vienkārši tik interesanti un saistoši, ka, protams, grūti, jo īpaši tāpēc, ka mums vajadzēja arī mācīties franču valodu paralēli, ļoti intensīvi, bija tikai kaut kāds pamatzināšanas, un to brīdi labi, ka bija maijs un vasarā tiesa strādā pusrežīmā, tas nozīmē, ka 6 nedēļas varēja nemitīgi atrasties valodu cietumā, kā mēs to toreiz saucām, un mācīties franču valodu no rīta līdz vakaram. Viegli nebija, bet bija interesanti, un mēs bijām ārkārtīgi motivēti. Un es vienmēr saku, ka motivācija tas ir panākuma atslēga. Ja tu esi motivēts, tu vari izdarīt visu, kā kādreiz teica Arhimēds, parāda man to atbalsta punktu, es pacelšu pasauli, un es varētu apgalvot, ka tā tas ir. Reinas kundze, jūs esat pirms tiesneša amata, jūs bijāt plaši zinām kā cilvēktiesību, pamattiesību, viena no labākajām lietpratējām Latvijā, un arī šajā žurnālā jums ir raksts par pamattiesību standarta attīstību, kopš Latvija ir Eiropas Savienības dalība valsts. Kā tur ir ar pamattiesībām? Viņas dalība Eiropas Savienībā ir ļāvusi mums šo situāciju uzlabot, vai viņi mūs dzinus uz priekšu, vai mēs esam, cik mums veiksmīgi, respektīvi, cik daudz Eiropas Savienība ir ietekmējusi pamattiesību aizsardzību Latvijā? Es neesmu pārliecināta, vai es jautājumu noformulētu tādā pašā veidā, jo pamatiesības ir strīda abols. Mēs visi tās pamatiesības mīlam, bet katram no mums ir sava izpratne par pamatiesībām. Tas tiešām ir jautājums, kas nav tikai tiesība jautājums, tas arī ir personiskās pārliecības, reliģiskās pārliecības, dzīves uzskatu jautājums, filozofijas jautājums. Līdz ar to es domāju, ka mēs kas attiecās uz pamatiesībām, es domāju, ka mēs visi esam attīstījušies kopā, jo arī pašas pamatiesības pa to laiku ir attīstījušās. Ir ļoti mainījusies izpratne gan Eiropas Savienības iekšēnē, gan arī ārpus Eiropas Savienības, ko īsti pamatiesības nozīmē, kādā kontekstā mēs tās pamatiesības redzam. Tāpēc es arī izvēlējos piemēru, ko es rakstīju savā rakstā, tieši šorīt ar studentiem viņu atkal apskatīju. Šis tiešām bija tāds pagrieziena punkts, zināmā mērā pašai Eiropas Savienībai. Izpratne, ka pamatiesības nav attiecināmas tikai uz to, ko mēs daram attiecībā uz sevi, uz savām iestādēm un uz savām tiesībām, bet pamatiesības patiesībā ietekmē arī mūsu attiecības ar ārējo pasauli, ar trešajām valstīm. Un neatkarīgi no tā, cik tālu mēs tās valstis uzskatām par demokratiskam vai nedemokratiskam, mūsu pamatiesības mums izveido to konstrukciju, kas uzliek zināmas pienākumus. Neatkarīgi no tā, cik demokrātisks vai nedemokratisks ir mūsu sarunu partneris. Bet visādā citādā nozīmē, ja es paskatos arī uz Eiropas padomi, varbūt mazāk es šobrīd skatītos ANO virzienā, bet tas ir mans subjektīvs viedoklis, jo, manuprāt, ANO šobrīd piedzīvo kārtējo eksistences krīzi, un tas arī notika pirms otrā pasaules kara. Tad par to jādiskutē par globālo aizsardzību, bet ja mēs runājam par reģionālo aizsardzību, kas mums ir tuvāk, tā ir Eiropas padome, kas pat, ja mēs šodien apskatījām karogus, mums pat karogi ir ļoti līdzīgi, tā attīstība iet roku rokā, jo tomēr mūsu pamatvērtības ir un pamatiesības ir ļoti līdzīgas un izpratne ir līdzīga. Vienā otrā jautājumā tas, protams, izraisa debati, bet es domāju, ka tas ir labi, ka mums ir gan Eiropas Savienība, gan Eiropas padome, jo kaut kā mēs viens otru pavelkam uz augšu, ja tā es varu teikt. Kāda ietekme ir uz pamattiesībām mūsu? Vai tur nav tā konkurence ar
Eiropas padome? Vai katrs ir sapratis, kas ir viņa kompetence? Es domāju, ka konkurence, es personīgi uzskatu, ka konkurence ir, un konkurence, manuprāt, šajā gadījumā ir laba lieta. Tā, ja es minēšu piemērus, ja Eiropas padome un Eiropas cilvēktiesību tiesa daudzus gadus bija ļoti rezervēta attiecībā uz viendzimumu pāru aizsardzību, vispār cik tālu mēs varam regulēt, tad Eiropas Savienības tiesa vienā dienā pateica, ka situācija ir izcinām ļoti vienkārši caur Eiropas Savienības savstarpējās atzīšanas principu. Un līdz ar to jautājums, manuprāt, vispār tika noņemts no trases. Mēs varam nacionāli atzīt vai neatzīt, bet mēs nevaram apstrīdēt to, ko cita valsts ir izdarījusi. Un, manuprāt, Kolmanas spriedums šajā ziņā bija tas ļoti vienkārši risinājums ļoti sasāpējušai problēmai. Tai pašā laikā, ja mēs paskatāmies atkal uz patvērumu meklētāju tiesību aizsardzību, vajadzēja būt vispirms prasībai Strasbūras tiesā, MSS, arī slavenā lieta pret Eiropas Savienības dalībvalstim, lai Eiropas Savienība attiektos, kā arī uz patvērumu meklētājiem attiecās kaut kādas pamatiesības un ka jāiezveido arī pamatiesība aizsardzības mehānismi. Līdz ar to tas ir atkarīgs tā brieduma pakāpe vai arī tas kritiskais brīdis vienā vai otrā tiesā, kas dod arī grūdienu attīstībai. Un šeit es tiešām uzskatu, ka tā ir veselīga konkurence. Protams, ka būtu bijis labāk, ja mēs būtu daļa no vienas sistēmas, kas ir, tomēr kaut kā savienotu tās kompetences starp Eiropas Savienību un cilvēktiesību konvenciju, bet process ir ceļā. Kad mēs sasniegsim to gala staciju, kādreiz varbūt arī sasniegsim, bet visādā citādā ziņā Eiropas cilvēktiesību konvencija ir neatņemamā daļa no Eiropas Savienības tiesībām. Un ar to viss ir pateikts. Pievērsīsimies Zilgalvju kungam. Jūs esat pazīstams starp Latvijas juristiem kā digitālās jomas entuziasts un arī eksperts. Un man jums būtu tā kā pavisam vienkārši, bet droši vien reizē arī sarežģīts jautājums, kā tur, un tas ir faktiski droši vien tāds, ko šobrīd sev uzdod ļoti daudzi, vai digitalizācija apdraud tiesiskumu? Es sākšu varbūt ar vienu filozofisko domu, ka Latvijas tiesneši ir Eiropas tiesneši, un kopā ar mums Eiropas Savienības tiesās mēs veidojam Eiropas tiesību telpu. Eiropas tiesība telpa mainās, tāpēc, ka pasaule mainās, Eiropa mainās. Mums ir ļoti daudz sankciju lietas tagad Eiropas Savienības tiesās, nacionālā līmenī tas arī ir jautājums. Mums ir vairāk un vairāk lietas par tehnoloģijām, ar vien vairāk mēs to redzēsim. Mums arī ļoti daudz lietas, kur abi jautājumi kaut kādā mērā ir saistītas. Man, piemēram, kā tiesnesim referentiem, ir tā saucamās taksonomija lietas par investīcijas, lai apstādinātu vai palēninātu klimata pārmaiņas. Un tehnoloģijas ir daļa no tās atbild, varam teikt. Bez tehnoloģijām, bez inovācijām mēs netiksim galā. Un es arī pievienošu jautājumu par strateģisko autonomiju. Mums ir jāskatās uz šodienas pasauli. Eiropa nevar stāvēt viena pat. Mums ir sabiedrotie, bet mums ir jāskatās mūsu iestādēs nacionālā līmenī un Eiropas līmenī, kā un kur varam paļauties. Tehnoloģijas ir vajadzīgas, inovācijas ir vajadzīgas. Kāds nesen vienā sarunā man teica, lai ASV inovē, mēs bremzēsim tās inovācijas. Tas tā nevar būt. Mums vajag Eiropā attīstīt mākslīgo intelektu, mums vajag pielietot jaunās tehnoloģijas, ieskaitot tiesību jomā. Tagad es pāriešu uz tiesību un tiesu jomā, par ko arī mans raksts, ko es rakstīju kopā ar Elīnu Dītse, ir.
Mēs redzam, ka samērā drīzāk nākotnē advokāta firmas, advokāta biroji jau sāk izmantot, ieskaitot Latvijā, bet varbūt vēl vairāk dažās citās valstīs. Bet es domāju, ka Latvijas firmas sāks izmantot ļoti ātri. Mēs esam inovatīvi tauta, es domāju, un inovatīvi valsts. Un mēs gaidām, principā, mēs esam mākslīgā intelekta management board, jeb valdē. Eiropas Savienības tiesā es arī esam mūsu valdē vispārējā tiesā, bet tad par abām tiesām un vispārējo tiesu mums arī ir šitā valde, kas atbild par mākslīgo intelektu jautājumiem, tāpēc, ka mēs plānojam izmantot vienu no šitiem LLM modeliem tieši tiesas darbā. Un kāpēc mums tas ir jādara? Tāpēc, ka mēs gaidām, ka lietu skaits varētu strauji palielināties, varbūt iespējams tajās pašās sankciju lietās. Ja būs ļoti viegli iesniegtu prasību, principā spiežot pogu, varētu būt, ka katra sankcija tiks apstrīdēta. Tas varētu nozīmēt, nevis mēs dabūsim 10 un vairāk, varbūt prasības mēnesī, bet vēl vairāk. Tad mums pašiem ir arī jābūt ražīgākiem, lai atbildētu uz to. Un viena no daļām ir, ka mums pašiem jālieto tās tehnoloģijas. Bet ir jābūt sarkanās līnijas. Mums ir publicēta mākslīgā intelekta stratēģija, ko jūs varat atrast mūsu mājaslapā. Un tās ir tās vadlīnijas, ko mēs izmantojam, skatoties, kā mēs varam to mākslīgo intelektu lietot. Tulkošanā, arī varbūt, lai organizētu pierādījums, intelektuāla īpašumā, konkurences lietās, tas varētu mums ļoti pātrināt mūsu darbu. Bet mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, ka mākslīgais intelekts neaizstāja tiesnešu neatkarību vai tiesnešu autonomiju. Un tas nav tik viegls jautājums. Tāpēc, ka, un šitais ir interesants citāts, viņš tagad ir Microsoft vadītājs CEO Mustafa Suleyman, kurš agrāk bija viens no DeepMind dibinātājiem. Viņš teica, mēs, kas veidojam mākslīgo intelektu, mēs nesaprotam, kā tas pieņem lēmums. Tā ir melnā kaste. Mēs saprotam, kā programmēt, mēs saprotam, kā šitie rezultāti ir labi, tie nav labi, bet kā lēmumu pieņemšana notiek, mēs nesaprotam. Tātad mēs vēl jau vairāk tiesneši vai kādi programmētāji tiesā to nesapratīsim. Tad mums ir jāliek to sarkano līniju kaut kur tur, kur tā izskaidrojamība nav tik svarīga. Tāpēc, ka tiesnesim vienmēr ir jābūt gatavam izskaidrot savu lēmumu pašā lēmumā, pašā spriedumā un arī pēc tam. Tad mēs skatāmies, mēs izmēģināsim to. Tas būs liels izaicinājums, īpaši, ja lietu skaits, prasību skaits strauji palielināsies. Un tad es arī teikšu vienu sociālo piebildu. Es domāju, ka mums ir arī jāizmanto to mākslīgo intelektu, lai darbiniekus padarītu ražīgākus un radošākus, nevis lai viņus atlaist un lietot tā kā tādu antisociālo budžeta griešanas pasākumu. Tātad es esmu optimistisks, bet es domāju, ka mums ir liela izaicinājuma priekšā, bet ka bez tām tehnoloģijām, ekonomikā, aizsardzībā, tiesu sistēmā kopumā mēs netiksim galā un mums neies tik labi Eiropā, cik mums varētu iet. Daudziem gribētos vēl, es ceru, ka arī jautājumi vēl sekos, jo man arī tāds vienkārši ziņkārības jautājums, labi, mākslīgais intelekts jums gatavos varbūt kaut kādus atzinumus, pārskats, uz kuriem tiesneši balstīsies pieņemot savus lēmumus, bet kā jūs zināsiet, ka mākslīgais intelekts nav gribējis jūs ietekmēt jau tajā pētniecības fāzē, jums jau piespēlējot tos faktus, uz kuriem jūs pieņemsiet tādu lēmumu, kā jūs varbūt nepieņemt, ja cilvēks to būtu darījis. Tas ir tieši ļoti problemātisks, un tāpēc
priekš manīm mums ir debats šajā valdē pašlaik, ir citi tiesneši tur un arī darbinieki, kas nāk no tulkošanas dienestiem, no IKT dienestiem. Ir jābūt, manuprāt, tajā līmenī, kur vēl nav prasība pēc to izskaidrojamību, ka principā visi precedenti, piemēram, jau uz kuri ir labākie precedenti un nevar izskaidrot, kāpēc, tā jau ir problēma tiesnesim, un tā ir problēma, kas var apdraudēt tiesnešu neatkarību un autonomiju. Ir ļoti interesanti šajā rakstā un vienā grāmatas nodaļā, ko es rakstu pašlaik, es izpētīju arī diezgan daudz akademisko literatūru ASV un Ķīnā. Ķīnieši, ļoti liela vieta, bet kādi ķīniešu komentētāji ir stāvā sajūsmā par mākslīgo intelektu izmantošanu, tāpēc, ka visi lēmumi visā valstī, visi spriedumi var būt par līdzīgu jautājumu vienādi, kas ir, saprotams, varbūt no kādu viedokļu, bet tas ir arī draudz, tāpēc, ka tas var iesaldēt judikatūru kaut kādā vienā posmā, un tad tiesas un tiesa praks neattīstīsies kopā ar sabiedrību, kopā ar pasaules attīstību. Tātad tas ir draudz, un mums ir jāizmanto to rīku, bet būs tas vilinājums, un es zinu, ka ir tiesneši, arī advokāti pasaulē, kas domā, ļoti daudz izmantosim to, bet mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Kā tur ir ar mūsu konstitucionālām, ar dalību valstu konstitucionālām vērtībām un principiem. Vēl viens karstais kartupelis. Vai mums ir viņi jāmaina iestājoties Eiropas Savienības vienotajā telpā, jāpielāgojas vienotiem principiem, vai mēs varam paturēt katrs savējos, vai mēs varam visu laiku virzīties procesā visi kopā, vai kāds vagoniņš var atpalikt no pārējiem un pa citu ceļu aizbraukt. Ko mēs darām ar nacionālo identitāti, līgumu par Eiropas Savienību 4. panta izpratnē? Teiksim tā, es domāju, ka, protams, šis jautājums viņš nav atbildēts, ja? Viņš nav atbildēts, bet es gribētu teikt, ka mēs esam pavirzījušies uz priekšu kopš 2019. gada noteikti. Un tas bija tas brīdis, kad Satversmes tiesa rosināja, varbūt kāds ir, kas man bija līdz Luksemburgā, kad mēs braucām uz Luksemburgu, es vēl savā iepriekšējā statusā pārunās ar otras tiesas priekšsēdētāju, kurš ir šobrīd mans priekšsēdētājs, par to, ka mums vajadzētu kaut kā sistēmiski šo jautājumu risināt, ja? Jo katra valsts, protams, iestājās par savu nacionālo identitāti, katrai valstī viņa arī ir, nevar būt savādāk, jo to nosaka gan vēsture, gan konkrētās tautas, teiksim, kultūra telpa. Šīs atšķirības ir un viņas arī būs. Bet, protams, ka mums ar šīm atšķirībām, ar šo dažādību ir jānonāk arī pie kopējiem mērķiem. Un līdz ar to, apzinoties to, ka dažādība būs, pluralitāte pastāvēs, kādi ir šie veidi vienošanās, kā mēs virzamies uz priekšu. Un tā bija tā saruna 19. gadā, no kuras izauga vienoti dažādībā, fórums konstitucionālo jurisdikciju un Eiropas Savienības tiesas fórums, kas sākās Rīgā 21. gadā. Tagad viņš turpinās, viņš bija Hāgā 23. gadā, un nākamais, es jau jums reiz varu pateikt, jo mēs jau strādājam pie programmas, būs Bulgārijā, Sofijā, kopā rīkos tātad Eiropas Savienības tiesa, kā vienmēr, un Bulgārijas konstitucionālā tiesa, un patiesībā pat vakar no rīta mēs izkristalizējām uz vietas Luksemburgā galvenās tēmas, ja, par ko jārunā. Un tās ir tiešām sinerģijas metodas, par kurām mēs runāsim. Tā kā jūs redzat, ka, ja pieiet šim sistēmiski, tad uzreiz var arī rast, piemēram, dialogs starp visām iesaistītajām tiesām, kas atbild par nacionālo konstitucionālismu un Eiropas konstitucionālismu. Mēs atrodam sistēmiskus risinājumus. Un tas ir tas spēks Eiropas Savienībā, ka mēs patiesībā runājam kopā, mēs gribam to vienoto mērķi, apzinoties, ka mēs esam
krāšņi savā dažādībā, un to noteikti nedrīkst pazaudēt, bet mēs arī gribam būt visi īpaši demokrātiski, īpaši spēcīgi tiesiskumā, ja? Visas šīs vērtības, kuras nosaka Līguma par Eiropas Savienību 2. pants. Nu, lūk, tā kā es domāju, ka kā lai pasaka, tas galvenais ir arī piemēram, Eiropas Savienības tiesai tomēr akceptēt, ka tā dažādība ir vajadzīga, pie tā darbs notiek pie šīs tēzes attīstīšanas, ja? Bet arī uz vietas valstīm ir jāakceptē, ka bez konkrēta vienotības kodola, ja sauksim to par Eiropas konstitucionālismu, nu mēs jau, es domāju, pašreizējā situācija rāda, ka mēs noteikti nevaram, vai ne? Tā kā, jā, tas ir darbs progresā, tas ir ārkārtīgi aizraujošs darbs, es tā gribētu teikt, un mums visiem vajadzētu no šīs perspektīvas paskatīties uz Eiropas Savienību, ja? Ka mūsu dažādība ir daļa faktiski no Savienības arī vienotības. Un man bija jurista vārdā tieši šis raksts par pluralitāti, vai ne? Un tur arī mazliet tie koncepti parādās, kāpēc tā pluralitāte ir ļoti svarīga, bet viņa ir svarīga un viņai ir pienesums vienotībā. Līdz ar to mana pozīcija vienmēr ir bijusi tāda, tas man vienkārši raksturīgi, konfrontācija nav vajadzīga nevienam, ir jāmeklē tas, kas veido to buķetu, to krāšņumu, ja, un tādā veidā ir jāvirzās uz priekšu. Eiropas Savienību varam salīdzināt ar Eirovīziju, kur mēs šovakar skatīsimies. Katrs nāk ar savu variantu, bet tomēr ir kaut kas kopīgs. Bet vai jūs varētu vienā burtiski teikumā pateikt, nu kas tad ir tas tā kā mēdz zīmēt visādas, nezinu, tur psiholoģijā, visu kaut kur tādus ripuļus, ja, un tad tas saskarsmes punkts, kur visi tie ripuļi, katrs tur ir atšķirīgs, bet sajiet kopā un kaut kāds trīsstūrīts vai vietiņi, kur viņi visi pārklājas. Ja? Nu, kas tad tas būtu? Nu, pavisam īsi, lai mēs varētu saprast, kuras tad ir tās minimālās lietas, pa kurām visiem jābūt ir tomēr vienotiem, un tad pārējais, nu kā, nu tur grib ar tur īsu kleitu Eirovīzijā, vai tur vispār bez kleitas, vai vēl kaut kā, nu tā. Nu jā, kodols ir trīsvienība, tātad pamatiesība aizsardzība, tiesiskums, kur neatkarīgas tiesas ir centrālā vērtība, un demokrātija, kas ir, protams, brīvas vēlēšanas, godīgas vēlēšanas, un tur nāk iekšā arī tas, ko jūs iepriekš runājāt, tas mums tiešām ir liels izaicinājums demokrātijai, mākslīgais intelekts, ja, tuvākajā nākotnē. Lai arī mums vēl viņa nav tā mākslīgā intelekta, ja, arī nevajag uzreiz tā domāt, ka mums viss ir izdomāts. Bet tā ir tā trīsvienība. Bet, it kā liekas, ka tas daudz ko pasaka, bet patiesībā tas ļoti maz ko pasaka, jo šajās trijās fundamentālajās vērtībās mēs, piemēram, attiecībā uz pamatiesībām, minimums jau ir Eiropas cilvēktiesību konvencija. Ja? Attiecībā uz Eiropas Savienības pamatiesību hartu, tur ir daudz sarežģītāk. Es noteikti nevaru teikt, ka attiecībā uz nacionālo pamatiesību, teiksim, tātad, šo katalogu, proti mūsu 8. nodaļu satversmes, es, piemēram, nevarētu pateikt tā uzreiz, kurš standarts ir augstāks. Ja mēs satversmes tiesā savulaik vienmēr lepni teicām, ja, kā satversmes 8. nodaļā mēs esam noteikuši augstāku standartu, kā ir Eiropas cilvēktiesību konvencijā, un es domāju, mēs pie tā arī tā droši varam palikt, ja, un strādāt pie tā, tad attiecībā uz pamatiesību hartu, tur tās attiecības ir daudz sarežģītākas, jo, ņemot vērā Eiropas Savienības tiesību dabu, ir jomas, kurās neatgriezeniski gan likumdevējs Eiropas Savienības, gan arī tiesa pēc tam aizies uz priekšu, kā mēs, piemēram, nacionālajā līmenī to vispār paspējam izdarīt. Jo, kāpēc mēs varbūt esam lēnāki, ne mentalitātes dēļ, tā negribētu teikt, mēs esam lēnāki, vienkārši tirgus mums ir mazāks. Un līdz ar to, teiksim, tie trigeri, kas ir mums Latvijas tirgū, ja viņi ir švakāki, mazāki, viņi ir
salīdzinot, piemēram, ar Vāciju. Ja? Un, ja Vācijā, teiksim, biznes nosaka to, ka, es gribu saprast, kas tajā 16. pantā, piemēram, pamatiesību hartā ir noteikts, tad Eiropas Savienības tiesa arī, tai Vācijas tiesai arī atbildēs. Bet kamēr es sagaidīšu no Latvijas tiesas, līdzīgi vai tādu ekstra progresīvu jautājumu, tur tomēr paies laiks. Ja? Vienmēr skatāties uz procesiem un tiesiskajām attiecībām caur reālās dzīves perspektīvu. Ja? Kas, ko pieprasa vai likumdevējam, vai tiesu varai atbildēt. Un tad arī parādās iespēja, piemēram, Eiropas institūcijām paskaidrot, lūk, pamatiesība harta, kopsakarā ar direktīvu vai regulu nosaka to un to. Līdz ar to es noteikti automātiski nekad nevarēšu pateikt, vai Satversmes 8. nodaļa jau ir izaugusi līdz Eiropas Savienības tiesībām vai nav. Tā sinerģija ir ļoti interesanti, ja, tā miedarbība. Interesanto viedokli, un es arī gribu pareklamēt, starp citu, es pat speciāli atšķīri paskatījos, vai es nekļūdos, jo man likās, un tiešām tā ir, ka faktiski par līdzīgu jautājumu par šo te Eiropas Savienības, var teikt, minimālo standartu raksta arī Egils Levits tiesnesis, un iesaku jums, tā sakot, 13. lapus atvērt un ielūkoties šajā viņa rakstā, un es domāju, ka tur arī ir, varētu teikt, tēmas turpinājums Ziemeles kundzes iezīmētais.